mazliet par tuneļu maisu aizsardzību un sargāšanu no putnu un meža zvēru un grauzēju bojājumiem. Es uzskatu, ka tiem tīkliem jābūt ir līdz zemei. Vislabāk, ja viņus šodien vēl varētu piespiest ar kaut kādiem oļu maisiņiem, tā, lai viņos nekas nevar ielīst iekšā. Nu, protams, peles it kā varētu kaut kur, bet tas risks ir ļoti mazs. Kas šeit ir interesanti? Šeit ir lietot viena veida maisi, es domāju, tuneļu maisi. Un šeit var redzēt, ka viena un tā paša izmēra aizsarga tīkli šajā gadījumā tos maisus pilnībā nosedz. Taču reku tepat blakus šogad presētajos maisos tas tīkls nesniedzās līdz pašai apakšai. Un kāpēc tas tā? Tāpēc, ka šeit saimnieks uz savu risku, un vienkārši tāpēc, ka viņš ir pārliecinājies par rilatas piegādāto maisu izturību un mazliet pārgalvīgi, manuprāt. Bet viņš presē vairāk, un tas maisā katrā metrā viņš dabū iekšā vairāk graudus. Maiss līdz ar to ir lielāka diametra, un tāpēc šī paša izmēra tīkls, kas pagājušajā gadā pilnībā nosedz maisu, šogad ir par mazu. Un te vēl viena ļoti interesanta lieta, kam pievērst uzmanību un ko iespējams var izmantot, efektivizējot darbu, ir saimnieks uztaisījis tādu sistēmu, kad tīkls automātiski velkās virsū uz maisa. Kur ir tīkls. Vairāk tīklu gabali ir savienot savā starpā ar šādām talentām, un viņi ir piesieti pie romilu dzirnavām, ja, pie preses. Un presē stumjoties uz priekšu, tam maisam tiek vilkts virsū arī aizsarga tīkls. Pēc tam nav jāiet ar rokām, tas jādara, tikai bišķi jāpiekārto. Kā viņš ir izdarījis. Tā, ka uzreiz ir tas pārlaidums pāri, un pie tās maksimāli maz cilvēku, vai pareizāk sakot, minimāls cilvēku skaits tiek galā ar maksimāli lielu darbu. Nu, forši, čau!